Dosimies uz tīmekļa vietnēm, lai izveidotu maku. Nu, šeit tie, kam nav neviena maka. Mēs nospiežam uz pogas izveidot. Un jāgaida, līdz nākamie soļi tiek pabeigti 100%. Drošības pārbaudas daļā mums neļauj ierakstīt, bet tas ir ļoti viegli. Vienīgais, kas jums jādara, ir verificēt un viss. Nu, tagad. Mēs ieejam pie piekļuves atslēgas pārbaudas. Kur jums jānospiež apstiprināt? Šeit uz verificēt. Un tas mūs aizvedīs uz koda izveides daļu, kas ir ļoti svarīgi, ka ar kodu nedrīkst dalīties ar nevienu. Mums jau ir izveidots maku, kodot tīmekļa vietne. Pirmais solis, kas mums nepieciešams, ir doties uz Binance tīmekļa vietni. Un, lai tur nokļūtu, mums jādodas uz maku. Es to atzīmēju šeit. Un šeit mums ir Binance biržas vispārējā apskate, ko visi, kam ir aplikācija, jau labi pazīst. Ja paskatāties šeit augšā, kur rakstīts Tad esam nospieduši uz ielīmēt, redzat, ka jau parādās Bitcoin, jau parādās simbols un token, nospiežam uz importēt. Token jau ir pievienots. Kad token ir pievienots, mēs atgriežamies atpakaļ. Atgriežamies atpakaļ, un šeit, ja nolaidīsimies nedaudz zemāk, redzat, ka šeit ir aktivizēts Bitcoin un atgriežamies atpakaļ. Un redzēsiet, ka šeit jau parādās 1, kad mums jau ir Bitcoin šeit. Šeit apakšā izvēlnē mums jādodas uz atklāšanu. Nākam uz atklāšanu. Redzēsiet, ka šeit ir iespēja doties uz Pancake Swap. Šajā solī ir svarīgi, ka, lai gan šeit parādās vēsture un šeit parādās Zweitausendenci, Pancake. Man šeit jau parādās tieši ir super svarīgi, lai jūs to uzrakstītu pilnībā. Tad mēs to darīsim, jums jāpārliecinās, ka šeit Pankuvac beigās adrese ir pareiza. Ja jūs redzat kādu PB vai jebkuru citu burtu pirms Pankuvac, tas ir krāpnieciski, sapratāt. Tas ir svarīgi, lai jūs to nedarītu. Lai jūs netiktu uzlausti un lai jums neapzog makus, sapratāt. Labi, to sakot, šeit jūs redzat, ka ēdienkartē šeit ir rakstīts tirzniecība labi. Šeit mēs nospiežam uz tirzniecība. Labi, kā redzat, mēs esam šeit lapā. Mēs jau esam šeit lapā, Swap galvenajā lapā. Pirmais solis, ko mums vajadzēs izdarīt, pirms kaut ko darām, ir nospiest uz savienot V.
Mēs savienosim maku, un, kad tas ir izdarīts, redzat, ka šeit parādās maka ikona, un tas jau ir savienots. Šeit augšā redzat minimālo BNB atlikumu, ar kuru mēs vēlamies maksāt, un apakšā ir tokens, ko mēs vēlamies iegādāties. Mēs izvēlamies čaka un atkal ielīmējam Bitcoin līgumu, un redzat, ka šeit parādās iespēja importēt. Labi, nospiežam, un tagad apakšā parādās nākamais solis. Ir svarīgi, lai jūs neizvēlētos maksimālo summu, ko jums ir. Nākamais solis ir pievienot summu, ko vēlamies maksāt, lai iegādātos Bitcoin. Šajā gadījumā es izvēlēšos 75%, bet jūs varat ievadīt jebkuru summu, ko vēlaties. Ir svarīgi, lai jūs neizvēlētos maksimālo, jo, ja to izdarīsiet, iespējams, ka jums paliks bez BNB, lai samaksātu par nākamajiem darījumiem. Vienmēr ir ieteicams atstāt 1 vai 1,5 dolārus BNB, lai nākotnē nerastos problēmas ar gāzes maksājumiem. Labi, šeit mēs esam ievadījuši, ka par 7,43 dolāriem mums dos 24 bitcoin. Nākamais svarīgais solis ir šeit lietu pajošana, to ir jāmaina uz 5%. Tas ir ļoti svarīgi, jo, kā jūs zināt, ir maksa, un ja atstāsim to uz 0,5%, darījums automātiski netiks apstrādāts. Tāpēc mēs to paaugstinām līdz 5% un nospiežam te swap. Tagad redzam ceļu, pa kuru tas dosies, un summu, ko mēs saņemsim, un nospiežam apstiprināt swap. Tagad mums lūdz autorizēt OSAND. Šajā gadījumā man ir pirksta nospiedums, bet PIN kods nospiežot. Un darījums ir veikts.